Ir kāds ieteikums arī vecākiem? Kaut kas varētu būt gan jau līdzīgs. Kā atbalstīt bērnu mācībās? Kā audzināt bērnus? Sāksim, jā, kā audzināt. Bet kā atbalstīt bērnu mācībās? Gan jau varētu arī būt līdzīgi uzdevums šāds, kā mēs varam, vai bērnam grūtības ir šādas, kā, kas ir tie jautājumi, ko uzdot? Es no pieredzes teiktu tā, ka šeit, man liekas, ir jāpaskatās drusciņi divējādi. Viens ir atkal tas stāsts par to, ka mēs mācamies izmantot. Nu, teiksim, mēs ģimenē mācamies izmantot, mēs, teiksim, kopīgi darbojoties viņu izmantojam, bet jābūt, manuprāt, ir tam nosacījumam, ka mēs kritiski izvērtējam to gala rezultātu. Man liekas, ka tas ir tāds fundamentāli pamatlieta, nevis mēs pieņemam atbildes kā 100% patiesas, bet mēs tomēr tā kā kritiski mēģinam uz to rezultātu paskatīties. Man liekas, tā ir tāda nozīmīga lieta. Un noteikti nevajag aizliegt lietot. Tu tikai tur nemācies ar mākslīgo intelektu. Noteikti nevajag aizliegt to, bet tas vienmēr tas jautājums paskatīties uz to. Kas tur galā ir sanācis, viennozīmīgi, es nezinu. Tas, man liekas, tāds viena no būtiskākajām lietām. Pasēdēt blakus, jo vecākiem arī pašiem jārodās priekšstatām, kā vispār tas process notiek. Kā mūsdienās notiek mācīšanās process, un kas ir tie jautājumi, kas bērniem ir jārisina. Bieži vien mēs esam pārsteigti, wow, tādas lietas viņiem tiek prasītas, un no kura gala tur sākt. Vienkārši pasēdēt klāt arī pie visiem šiem rīkiem, paskatīties pašiem iemācīties līdz ar. Viss jau notiek procesā, tas jau notiek tā. Un nekādā veidā nebaidīties.